Jauna nedēļa. Banāns kā brokastīs. Man vajag filmēt citādāk. Tūlīt pārmainīsim, pasīsimies, vai atšķirība būs. Ok. Nu, kā ir? Ir labāk, ir sliktāk? Šodien, man liekas, šodien 10. novembris, man vārdiena. Neviens nezinu šeit, man liekas, es nezinu, vai viņi svin vārdienas. Bet tagad es uzzināju savas brīvās dienas, ķipa brīvlaiku. Un man ir nedēļa iedota brīva. Un jā, tā kā visi, cik daudz cilvēku. Tur tikko iznāca, kas tur ir? Tā ir kaut kāda slimnīca, tur kaut kāds skolas, bet trips. Vai man jābeidz namāties vispār. Jādomā par valodu. Bet tas, ko es gribēju teikt, man iedeva nedēļu brīvu, esmu priecīgs. Un man uzaicināja uz Ziemassvētku pusdienas kaut kāds ar visu komandu, ar abām kompānijām, pie kuras strādāju. Jā, es kaut ko pafilmēšu tajā dienā. 10. decembris vēl tālu, vesels mēnesis, bet jā, prieks, ka man uzaicināja, ļoti jauki. Es atradu, kur spēlē Squid Game. So scary. Ko? Opens... No way. It's been waiting for you. Welcome Pastāst. to New York. Pastāsti, kur mēs esam? Mēs esam restorānā, kur mēs atradām manā vārdienā, bet tagad mēs atnācām, viņiem bija galdiņi 2 ārā, bet šausmīgi gāza lietus. Pēc tam sāk. Mēs aizgājām prom. Tie, kas skatījās vlogus, tie zina. Tie zina, bet tagad ir Markusa vārdiena, un mēs atklāsim šeit, bet šoreiz mēs dabujām galdiņu bez rezervācijas, pat ja tur bija rinda līdz Āfrikai, tur bija 2 rindas. Mēs still dabujām galdiņu ārā. Sprīdot, kā mēs dabujām. Bet es paņēmu kaut kādus ļoti fancy makaronus, man teica, ka viņi ļoti kaut kādi kruti ar pīles taukiem un kaut ko vēl. Un Toms iedeva nogaršot vīnu. Šis diezgan labs salīdzinot ar iepriekšējo. Bet Kordobā mēs arī paņemām vīnu. Mēs pat nezinājām, ko mums vispār iedos. Mums sākumā likās, mums tur būs ļoti dārgi, bet īstenībā beigās bija ļoti laiti. Mums iedeva pašu taisītu maizi. Un es teikšu godīgi, šī ir pirmā maize, kurai tā kā rītīgi garšīgi, ko mums iedeva. Un man liekas, šī būs toši pa brīvu. Nē. Ar kā visi ir ieskaitīts cenā. Mums iedeva arī mērķi. Tā ir Barbie majonēze. Tā ir paštaisīta majonēze ar vietēm. Jā, biešu majonēzi. This is for me. Tas ir tā kā man stīvi. Jā. Pazīsimies, cik ilgi taisēs, jo tikko ienāca vienkārši visi. Tā kā pasūtījumi ir nenormāli daudz, un man interesē, cik ātri atnāk īstenībā ēdiens. Man atnesa, un es jūtos bišķīt aptīrīts. Kaut tā man maksā, bet pasies, tur ir tā kā tik maz. Pasies uz Amandas, viņa ir vesels pušķis ar makaroniem. Labu apetīti. Bet labu apetīti, draugi. Atnesa kaut kādās, cik tā, 10 minūtēs, 12, diezgan ātri. Šis ir tā kā ļoti garšīgi makaroni. Tā visi tā eļļa. Nē, tie tauki visi, tie daki, viņi ir tik nice. Un tā kā... Tauki. Tā porcija ir maza, bet viņi ir tik garšīgi. Un ko tu domā man savu karbonāru? Es esmu ļoti apmierināta. Es pasūtīju nepareizi. Es gribēju citus makaronus, for some reason es pateicu viņam karbonāra, bet es esmu apmierināta. Jā, jo iepriekšoreiz, kad mēs netikām uz šito un tikām uz citu, jūs atceraties, man bija tādi tie karbonāri, tie arī bija karbonāri, viņi bija ļoti balti, ļoti kaut kādā mērcē. Šitie vispār, viņi tādi dzelteni. Tāpēc tie arī īsti. Normāli, un pat tā cena nav atšķirība baiga nekāda lielā. Īstā karbonārā nav tā kā saldais krējums. Viņa tajos makaronos noteikti bija saldais krējums, tāpēc arī viņi bija tik balti. Īstā ir sieras un olas dzeltenums. Jā. Mēs beidzot esam tikuši prom. Mēs tur bijām 2 stundas daudz maz. Mēs bijām nosala. Jā, mēs bijām ārā kaina augsti, beigās palika. Bet tā jau bija chill. Samaksājām 51 eiro, bet mēs pasūtījām vēl picu, ko es nenofilmēju. Mēs apēdām laša picu, viņa bija ļoti garšīga īstenībā. Lasas bija tā kā ļoti juicy. Priekš tā foie de gras, makaroni, tāda karbonara un laša pica un vēl 2 vīni 50 eiro par tādiem fancy ēdieniem. Tie ir šiki ēdieni, tas, ko mēs cenšamies pateikt. Un par šādu cenu mums liekas, tas ir pat īstenībā diezgan zolīti, diezgan akurāti. Zolīti, jā. Un jā, īstenībā ļoti labi vieta. Vai baigi Toms, bet
tiešām iesaku ļoti labu vietu. Tiešām. Jā. Baigi nice īstenībā. Oficiens arī bija nice, bet kaut kā ļoti... Vienmēr mums kaut kā ar tiem čekiem neveic. Mēs tā kā sakam, ok, labi, can we get the check? Un tad mums tā kā mēs sēžam ar to čeku pie galda. Viņi domā, ka mēs gribam skaidrām maksāt. Jā, nu laikam vajag teikt viņiem vairāk ar Kartīti. kartīti. Bet nu jā, labi, forši vārdienu man. Jā. Apreiz vārdā. Beidzās darbs? Nē. I guess this will do. What the fuck? The game is gone. Tā kā reāli. Tu man gribi teikt, AliExpressam ir veikals. Squid Game. Oh my god, tas ir Messi. Šeit ir viss kaut kas, ka ir. Zāra un Haunē ir vienkārši diabolical. Šeit vīriešiem ir kā viens maziņš, kā uzrakstīts kā vesels stāvs, un viņam ir kaut kāds maziņš stūris. Un tur ir parastākā item vispār. Neviens oriģināls pīs, nekas nav. Es paņēmu šeit, nav vispār stila puiši. Tur viņam pilnīgi pofi, viņi bija blank t-shirt pastaigā. Un meitnē ir vienkārši visu māju nav. Ar aizkrīmu vai bez? Nē, bez, tev ir slima. Nē, bet esmu. Mēs esam Nesaki skaļi, man mamma. Taco Bellā. No English, To no bija picture. jāsmējās. Pazies šim. I will take picture. Šim orange fries. Put the fries in the bag. Pagaid, fry nogaršošana. Ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi. So es pasūtīju chicken vrapu ar... Tas ir vraps? Tortilju. Tortilju ar... Crunchy hot chicken spicy. Ar gaļu un chicken gaļu un jalapeņo aso mērci. Ļoti garšīgi. Un man tas vadīja deluxe ar sieru un gaļu. Mēs vēl nepagaršojam. Parādies, parepo. Nu vienkārši patrovo. Patrovo kaut ko. Nē, es negribu, man nošaus. Nu davai. Cer šitā. Nē, tas nav gang shit. Paga, mēs nenofilmējam, kā es nopirku kreku. Jūs necēsiet, ko es nopirku. Es nopirku Seviļas futbola kreku. Viņš nopirka Seviļas kraikas. Un tas čalīts, viņš bija tik jauks. Viņš tā kā, this is your first time purchase, tā kā es saku, jā, this first time, un tā kā viņš man iedeva kraikasīti, kur likt naudiņu ar Seviļas logo, ķipa futbola kluba. Šomad nopirka sev kurpes nav balansus ar manu ietekmi virs viņas, un viņa nopirka, viņa izvēlējās mums čības, jo ir flīžu grīda un ir ļoti augsti mājā. Ko dari? Es varu tev sekot? Nu, bišķiņ tikai, jā? Pusceļā? Nu, kaut kā tā, jā. Kā tiks mājās? Ajām. Es šeit esmu tālu, tikai kādu stundu. Kā 20 km no mājām. Skatāmies pa šosejām man. Man nobrauks. Oh, no. Kur ir pieturā man? Paņēmu. Iečakojiet manus krepus. Te, ko es nopirku. Seviļas away kitu. Autentificētu. Šitādu. Rādi, ķazi. Rādi twin. Kas polingo. Kas tās ir? Tās ir botas. Tāds gribēji ilgi? Es gribu... Jā, es tāds gribēju ilgi.
tu dabūji arī to krāsņu, kur tu gribēji. Un tu biji ļoti Bet es priecīgi, gribēju ka tu šo dabūji. modeli. Tu biji ļoti priecīgi, ka tu Es biju dabūji. ļoti bēdīgi. Un kur tu nopirki šitās botiņas? Maksimā. Tāds dežavūīgs rīts. Cerams, ka pārējā diena nebūs tāda pati. Bet jau ir pateikts dzeltenais brīdinājums. Tā kā possibilitāte tāda ir, ka tas varētu notikt. Tad ir diezgan silts, man tikai jaka ir krekus. Tagad futbola krekus uzvilkts augšā. Rādīšu kolēģiem. Pagaidām izskatās, ka visa tā diena tiek atkārtot. Šai pilsētai vajag salabot infrastruktūru. Man viņiem nav problēmas ar budžetu. Šā ļoti augoša pilsēta. Vispār Spānija, visa Spānija izrādās ir ātrāk augošā valsts visā Eiropā, pat apsteidzot Vāciju, Franciju, Angliju. Jo viņi ģenerē tik daudz iekšzemes koproduktu. Tā kā viņiem nav problēmas, tiešām viņi ļoti ātri. Viņi arī ir vieni no pirmajiem, kas ļoti procentuāli lielu daļu ir uztaisījuši tīrā enerģijā. Tas ir solārie paneļi un vēja turbīnas. Tā kā viņiem tad viss noteikti. Cooking ar Markusu. Tu tagad paņemsi visu manu kreditu? Sevilla FC. Nē, es taisu. Es jums sačapot gaļiņu. Nē, tev viņu nav jāčapo. Mēs netaisam viņu čopt šodien. Mēs viņu griežam slices. Nu, bet tas ir sačapot jau. Nē. Viņu vajag šķēlēs un mēs viņu cepšu šķēlēs. Labi, cooking ar mani. Upstairs neighbor activities. Jā, nav tik daudz. Nē, tas ir daudz, olu nav daudz. Uzspied viņu tā. Zūdēk pannu. Es lieku. Liec, jā. Uzmanīgi. So šis ir Markusa cookings. Labi, nē, vai šis ir Amānas cookings. Ļaujiet man nogaršot, jā? Es tev ļauju. Wow. Wow. Nu gan šī ir salāta. zemi standarti. Ir salāta. Zumo de manzana, zumo de mañana, zumo de pastata, zumo de amanda. Iedod. Labu apetīti. Ziemassjaka ir uzvilkta. Atkal liekas. Un ir piekdiena. Es uzmanīju, man jāatcerās 7, jo man jābūt ar 8. Bet es šodien atkal kavēšos, es gulējos. Es uzstāvu priekšā, un to jau ņem lapas, kuras tāds graukšķīgs. To jau ir pildījums lapas. Tas man mājas ir pamoklēs aldus. 4. dienu jau kavēt ar not a good look. Man māca šaubas. Komandas autobus mums nebrauc. Mans atpakaļ nebrauc ar liepus. So es nezinu, es viņu par ko darīju. Oh my god, es tiku mājās, darbā. Šeit jūs varat redzēt, kā pēc 2 stundām jau ir saulains un saule spīd. Un, protams, šeit jūs ēd tostu un hamānu klasiskā spāņu brokastis. Bet atkal, kad man jāiet mājās, protams, sākas lietus. Studentu atlaide ir 2,50.
Šodien ir 15. novembris, sestdiena. Rīt es postoju vlogu, kur mēs braucām uz Kordovu, so jūs redzēsiet šito tikai nākamnedēļ. Vispār es sāku domāt, varbūt man vajag bringot up laika timeline, lai jūs neatpalīkat tik ļoti un lai es postoju katru nedēļu to, kas ir noticis tajā nedēļā. Tāpēc ierakstiet komentāros, ja jūs to gribat redzēt. Tas ir trading. Jā, saka apmainīties. Lūdzu. Gracias. Propka. Jopcīgi. Man viņas tā. Mēs esam Decathlonā, lielā veikalā. Šeit ir 2 stāvi. Es meklēju savu Salamonu, bet šeit nav, diemžēl. So, čau, es nopirku Decathlonā šito, es nezinu, kāpēc, bet tā man lika. Un tad tagad es dzeru siltābo sulu. Tad šobrīd mēs izskatām mūsu problēmas, mūsu naudas tērēšanā. Mēs nevaram saprast, kur mēs esam tik daudz naudu izlikuši, kur viņa paliek, un mēs īsti neko beigās nenopērkam. Kā mēs domājam, ko mēs darām nepareizi un kā mēs varam to darīt labāk. Jo tā ir cilvēka būtība. Vienmēr augt un būt labākam kā iepriekšējā sava versija. Un tad mēs skatāmies uz čekiem un saprotam, lielākā daļa naudā aiziet vienkārši amanas lietās. Ko? 1940. New York City in 1940. Kriptā. Es nezinu, kā latvijas to. Unboxing channelā. Trešajā unboxingā La Liga. Līga. Nesaku, šīs ir uzlīmes. Labi, jebkurā gadījumā mēs to uzzināsim. Sāksim ar pirmo. Jeremy Pino. Brandons Domingijs. Ivans Vilars. Alex Cordero. Viņas nepatīk šīs kartas, viņas tādas lētākas, liekas, nekā tās. Florians Lejeune. Franco Servi. Nē. Brīdi likās no Barsas, bet nē. Un tad pēdējā, Jose Salinas. Šīs bija ļoti bēdīgs unboxings. Kas pirmais pieskās dabū šīs visas kārtas, man nenauga.